Nu, čau visiem. Tiem, kam tas interesē un kam tas neinteresē, neskatieties nemaz. Tātad es jau kāds 2 reizes esmu internetā redzējis komentārus, it kā instrukcijas par to, kādā veidā ir jārīkojas ar toaletes bāciņu kemperī. Un abas reizes bija tā, ka cilvēks vai nu nepasaka visu līdz galam, vai pilnīgi parāda nepareizi, kā to darīt, kaut ko noklusē un tā tālāk. Un tāpēc es arī uztaisīšu video tūlītās pa to toaletes bāku. Tātad. Tikko video, kurā es redzēju, tika pastāstīts, ka jāielej tā ķīmija iekšā viens vāciņš tajā un nepateica to, kad jāielej arī tīrs ūdens. Es parasti vadāju līdz ceļojumos vienu tādu kanniņu, man speciāli tur ir atzīmēts tāda svītra, kur 2 litri, un vienmēr pēc ķīmijas ieliešanas es ielieju arī 2 litri tīra ūdens. To nepateica, manuprāt, ne Kemperi 365 vienā YouTube video, ne arī vienā citā. Tālāk. Te varu pastāstīt, kā var uztaisīt tādu lietu, lai tad, kad iekšā tur Kempera toaletē attaisa to vāciņu vaļā, lai tā smaka no bākas nevis ceļās uz augšu, bet taisn otrādi, ka gaiss iet no Kempera salona iekšā bākas. Tas ir pilnīgi kādā veidā var apgriezt to gaisa kustību pretējā virzienā. Un to var izdarīt tādā veidā, ka var nopirkt tādu komplektiņu Vācijā, laikam iekšā Fritzberger un varbūt vēl kaut kur, kad ir ventilators, kas rauj, te jāizurb vāciņā caurums, šāds te, parādīšu, te ir tas vāciņš, viņā tiek uztaisīts caurums, un tajā caurumā es ielieku iekšā tādu gaisa šļauku, šādu te ar gumijas blīvīti. Un kas notiek? Un tur tiek uztaisīts tāds mikroslēdzītis. Tajā brīdī, kad tiek atvērts vaļā tā toaletes kasete, ieslēdzas ventilators, un tas ventilators rauj gaisu ārā no toaletes tās kasetes. Iznāk, ka tur toaletē gaiss iet iekšā, pa šeien viņš raujās ārā, un tālāk ir 2 varianti. Vai nu var taisīt šeit to gaisa izvadu ar ogles filtru, bet man negribējās taisīt caurumu tajā smukajā vākā. Es cauruli izlaidu apakšā zem Kempera grīdas. Tātad sanāk tā, ka tiklīdz attaisa vaļā to caurumu toaletē, tā gaisa uzreiz sāk rauties iekšā, viņš nevis ceļās uz augšu, bet laižas uz leju pa šo te to cauruli un ventilatoru viņu pūš iekšā. Tā ir ļoti laba lieta. Maksā tas, es īsti neatceros, kādi pār pa 100 eiro jau laikam ir. Bet tas nozīmē, ka tiek izbojāts šis te korķis, bet ja ir kāds cits rezervē, piemēram, tāds mērtrauks, tad ļoti labi. Tātad ķīmiju, pēc tam lejam iekšā ūdeni un tad lietojam. Tagad par ārā vilkšanu. Lai izvilktu ārā, redziet, šis te jāpaceļ uz augšu. Tikai tad, kad viņu paceļ augšā, tad to kaseti var dabūt ārā. Tā tas ir. Opā, un viņa tur nofiksējās. Vēl viena lieta. Tajā brīdī, kad mēs gribam viņu raut ārā vai stumt atpakaļ, noteikti tam toaletes cauruma tam vākam jābūt aiztaisītam ciet. Ja viņš nav aiztaisīts ciet, es parādīšu, kas notiek. Mēs izraujam viņu, redziet, tad kad viņš ir attaisīts vaļā, tad tas pagriežās un arī tur pagriežas un viss, un mēs nevaram izvilkt ārā no šejienes. Un arī, ja tur būs vaļā, mēs viņu neiestumsim iekšā. Pirms to visu sākam darīt, ņemam gumijas cimdus, velkam rokā cimdus un ejam visas tās darīšanas daram. Tagad nākošā lieta par ārā liešanu un par to nešanu. Viss kā tas notiek. Tā, cik man te augstu stāvēt, lai mani varētu nofilmēt. Lejot ārā, mēs atgriežam te vaļā, bet mēs nedrīkstam viņu griezt šitā riņķī.
Kāpēc nedrīkstam griezt riņķī? Tāpēc, ka te ir gumijas blīve visapkārt. Un ja tā kasete jau diezgan veca, tā gumijas blīve var būt tāda, jau cieta un nehermētiska, tas nozīmē, ka vedot uz to izliešanas vietu, mēs viņu uz ritentiņa vedam šādi, un liešanas pozīcijā mēs viņu pagriežam tādi. Mēs nekā negrozam, nekā savādāk, tikai tātad aizvedam, un lejot ārā, mēs turam viņu šādi te. Rokas, kur atrodas. Kreisā roka atrodas te uz roktura, labā roka te un tad poga. Šeit ir speciāla poga, gaisa atvere, jo, lai kaut ko lietu ārā, gaisam jāiet iekšā. Tad nospiežam šo pogu un šādi te lejam ārā. Nevis tā, kā citi rāda. O tā turam un tādā veidā lejam. Tālūk. Un tikai tā. Un pēc tam ieliekam iekšā. Ieliekam iekšā, te ir tā gaisa izvilkšanas caurule. Opā iestumi, un šeit viņš nofiksējās. Nedaudz pagriežam un ieliekam iekšā to gaisa cauruli. Gatavs. Tālūk. Tas ir vats priekš saules paneļiem, uz to neskatieties. Un viss. Un varam taisīt ciet un braukt tālāk. Labi, čau, čau.